Un tad grāmata, kur izmainīja manu dzīvi pusauģa gados, ir šī Zilie putni. Ierakstiet komentārā, kas ir lasījis šo grāmatu, bet patiesībā tā man parādīja, un es beidzot sapratu, kāda ir dzīves jēga, un manā gadījumā tā ir mīlestība. Mīlestība ne tikai pret partneri, bet tāda pret pasauli, pret cilvēkiem un arī dzen pret sevi. Tiesa, pusauģa gados, kad es lasīju šo grāmatu, es neattiecināju mīlestību pret sevi. Tas man likās, ka nē, to nevajag, bet citus, kad citi ir jāmīl, un tāpēc mēs nākam uz zemi, lai attīstītu sevī mīlestību. Un tad, kad mēs pa īstam mīlam, tad mums vairs nav jāatgriežas un mūsu dvēsele var darīt citas lietas. Šī ir vienīgā grāmata, kuru es esmu lasījusi, manuprāt, reizes 20 savā dzīvē. Ļoti daudz. Tā ir mana bībele. Un tā kā grāmatas man patīk, tad es esmu pati arī radījusi 2 grāmatas. Tad šeit ir Dvēseles lidojums, kur ir mana dzēja, kas iekļauj visu spektru no mūsu emocijām, un ļoti daudz šo manu dzeju izmanto kā iedvesmu dienai, neskatoties uz to, ka tur ir arī šīs tādas smagākas emocijas, dziļākas pārdomas, melnākas pārdomas par dzīvi, bet cilvēkiem patīk. Un šī ir atkal pašaizpildāma dienas grāmata ar papildus informāciju gan par rokrakstu, gan par dzimšanas datumu, bet tātad katrs datums ir paredzēts 5 gadiem. Tev nav jāizpilda visas ailes uzreiz, bet gan šogad šī, nākamgad šī. Un tādā veidā tu sakrāji savas jaukās, brīnišķīgās atmiņas 5 gadu garumā. Abas grāmatas var iegādāties manā mājaslapā.